Kā liecina lielā Ludzas ezera krastos atrastie priekšmeti, Ludzas apkārtne bijusi apdzīvota jau mezolīta laikmetā, 8. gadu tūkstotī pirms Kristus dzimšanas. Arī Ludzas pilskalns ar Livonijas ordeņa pilsdrupām sevī slēp vēl daudz neizpētītu noslēpumu, jo pēdējie lielākie arheoloģiskie izrakumi te tikuši veikti pirms vairāk kā 30 gadiem. Šobrīd pilskalnā darbojas Hamburgas Universitātes vēsturnieku grupa. Mūsu labam paziņam Hamburgas Universitātes vēsturniekam un zinātniekam Frankam Ondraško radās ideja. Viņam sen jau bija interese par vēsturi, par Ludzas vēsturi, par senvēsturi, par viduslaiku vēsturi. Un viņam radās ideja, ka varētu norganizēt šeit kādus no projektiem vai kādas no pētniecības iespējām izmantot, kas ir pieejamas viņu Hamburgas Universitātē un no citiem fondiem, un papētīt mazliet tuvāk, ko slēpj mūsu pilskalna zemes dzīles un kas mums vēl nav zināms un kas mums varētu dot kaut kādas jaunas, nezināmas liecības. Vācijas vēsturniekiem jau sen ir bijusi interese par Latgales senvēsturi, it sevišķi par Ludzas vēsturi. Es zinu, ka Ludza ir viena no vecākajām Latgales un Latvijas pilsētām, un es domāju, ka tā ir ievērojama un ļoti skaista vieta, bet es zinu arī to, ka tā ir ļoti sena vēsture, tāpēc vēlamies sadarboties un uzsākt šīs vietas zinātnisko izpēti. Ekspedīcijas darbus finansēja Vācijas puse. Ludzas pašvaldība nodrošina grupas uzturēšanas izmaksas. Pilskalna izpēte tiek veikta ar mūsdienīgām iekārtām, nebojājot zemes virskārtu. Mēs neraksim un nepostīsim pilskalnu, bet gan palūkosimies pazemē ar magnetisko lauku palīdzību. Tāpat veiksim mūru izpēti, lai pēc visa šī darba varētu domāt par tālākiem izpētes darbiem. Pētījuma rezultātā tiks izveidota Ludzas pilskalna priekšizpētes karte, kas dos impulsu jauniem pētījumiem par Latvijas senāko pilsētu, kas šogad svinēs savu 835 gadu jubileju.